Esiet sveicināti, darbie skatītāji! Klāt ir ceturtdiena un klāt arī kārtējais raidījums Augsta pulsa zonā. Dāmas, jūsu dzīve ir cieši saistīta ar bērnu un jauniešu sportu, bet kā jūs pašas raksturotu savu sportisko garu? Strādājot ar jauniešiem, tas jau nekad nepazudīs. Un īpaši, ja mēs vēl tieši ar sportu saistītas esam. Tas vienmēr ir tas sportiskais gars un azarts. Arī dzīvē, ja? Ne tikai, teiksim, tagad darba ikdienā un skatoties uz jauniešiem, bet, manuprāt, kad sporta skolotājs un treneris, tas ir dzīvesveids. Jā, mēs bez tā nekur jau nevaram vairs. Sportiskais gars noteikti ir uz tu, jo pat ikdienā arī esmu aktīva un saviem jauniešiem un skolēniem noteikti jābūt tas, kas iedvesmo un skolēni grib ar sportu nodarboties. Vai sports jūsu dzīvē jau ir bijis no bērnības un kā jūs nonācāt līdz savām šī brīža profesijām? Jā, man ir bijis jau no bērnības un skolā vienmēr piedalījos skolas sacensībās, dejoju arī tautdejās un līdz sporta skolotājs nonāks pateicoties savam sporta skolotājam Jānim Kokinam. Vienmēr kopā braucām skolu mačos, un tad, kad jau es gāju vidusskolā, īsti nezināju, par ko gribu mācīties, bet man ļoti patika mazākos sportistus pieskatīt, un man likās būtu forši, ja es arī varētu būt sporta skolotāja. Taņa? Es arī jau no bērnības esmu sportā iekšā, tā teikt. Gan piedalījusies slēpošanas sacensībās, pēc tam pārgāju uz biatlonu. Un esmu skrējusi vieglatlētikā, vidējās un garās distances. Par cik tas izturības sporta veids, tad arī tā skriešana labi padevās. Tā kā, kopš bērnības. Un es jau zināju kopš bērnības, ka būšu sporta skolotāja. Tad jūs bērnības sapnis piepildījās? Sapnis piepildījies. Kā šī profesijas izvēle ir ietekmējusi jūsu dzīves? Kādi ir bijuši tādi lielākie ieguvumi, ko jūs tagad atskatoties atpakaļ varētu atzīmēt? Manuprāt, lielākais ieguvums tas, ka tu visu laiku esi kustībā un ej līdzi laikam, jo mūsdienās jaunieši ļoti daudz ko zina vairāk nekā jau mēs. Es pat savos gados tā saku, un es saprotu, ka tas ir liels ieguvums, jo tu visu laiku vari kopā ar viņiem mācīties un reizē ar viņiem augt. Jā, un ieguvums arī ir tas, kad tu esi aizvadījis jau kaut kādus darba gadus. Protams, ka tie ir jau vairāki skolēni, jo daudzas klases ir pabeigušas skolu. Un ļoti patīkami ir tad, kad tie skolēni atceras, kā tur ir gājis, ko viņi ir darījuši un kas tur bijis foršs, vismaz kādu kripatiņu. Un tad, kad nāk, teiksim, uz skolu viņa ciemos, tad viņa ar to patīkamo noti visu atceras. Tas tāds gandarījums. Un arī, teiksim, redzēt tagad tos skolēnus, kas ir paņēmuši to fizisko aktivitāti sev dzīvē, un arī aktīvi joprojām kaut kur iesaistās, piedalās. Nav obligāti jau visi kaut kur, teiksim, lielajā sportā. Pilnīgi pietiek, kad viņam ir tās iemaņas izveidojušās, kad viņš regulāri kustās un sporto un priecājas un iesaista arī tagad jau savus bērnus, tajā visā. Tas ir forši tāds dzinējs spēks arī darboties, pašam man kā skolotājiem. Jums tā ikdiena droši vien ir ļoti dinamiska. Pastāstiet vairāk, kā izskatās jūsu darba nedēļa? Kā vāvera ritenī. Vai ne? Ja neviens, tad otrs visu laiku čum un muģ apkārt. Miera nav visu dienu, tad lielāki, tad mazāki viņi mainās un skrien. Kā jau skolā, es nezinu, tāda aktīva. Pēc tam vēl, teiksim, beidzas mācību stundas, man tad ir vēl treniņi. Tā. Tad, kurās dienās tad atkal, kad jau braucam, tad ir sacensības. No sporta skolas, Tā kā diezgan tāda aktīvi, radoša darba nedēļa. Kādu sporta veidu treneri jūs esat? Vieglatlētika. Un kāpēc tieši vieglatlētika? Vieglatlētikā
Tāpēc, ka viegla atletika. Tāpēc, ka karaliene. Jā. Nē, tas ir saistīts ar to, ka arī mana personīgā meita mācījās Ābeļu pamatskolā, jā, un tad mēs tā, arī viņa ļoti labi fiziski attīstīta, spēcīga meitene, un mēs tā pamēģinājām, kad viņai labi bumbiņa iet, jā, ļoti labi met, un tad mēs paņēmām vienu vasaru pamēģināt, kā mums lido šķēps. Tas aizlidoja ļoti labi, un tad arī pirmajā reizē, kad viņa startēja, viņa izcīnīja uzreiz Latvijas čempiones titulu. No tā, ko mēs tur pamēģinājām mazliet. Mēs vairākās sacensībās esam bijušas gan pa Eiropu, gan pasaulē. Vis tālāk, ko es biju līdzi, ja tā bija Ķīna. Mēs bijām Šanhajā, tur tuvumā. Bet tā viņa bija 2015. gadā, tas jau laiciņu atpakaļ, protams. Tagad viņa ir jaunā māmiņa, un es esmu vecmāmiņa jaunā. Tad viņa tajā 2015. gadā 18 pasaules čempionāts bija un izcīnīja bronzas medaļu. Tā kā tas tāds tiešām sasniegums liels. Un kā bija apvienot šīs divas lomas, gan mammas lomu, gan treneres lomu? Tā jau mums tad arī visa dzīve ir sports. Jā, gan bērnam uz treniņiem, gan es kā sporta skolotāja viņai, pēc tam treniņi. Tā ikdiena, es saku, tas ir dzīvesveids, jā, jo nevar tu tā, ka tu aizgāji, viss vairs ne par ko nedomā mājās, tā nevar. Tev tāpat ir jādomā nākošā diena, tā tad ir, jā, kas tur būs tai klasē, ko tu darīsi, jā, kā tur to šodien nepaspējām vēl kaut ko uz priekšu, tas pat arī treniņos, jā, kaut kāda plānošana, domāšana, un tu esi, es saku, 24 stundas diennaktī, tu esi ar sportu saistīts. Prieks, kad kāds to ņem pretīm. Ja, kad tas darbs, tiešām bērni priecīgi, viņiem patīk sporta stundas, viņi nāk. Gadās jau visādi, neapšaubāmi, bet pārsvarā tomēr sporta stundas patīk bērniem. Ja. Dažādas aktivitātes un visu kaut ko mēģinam jaunu vai tur rotaļu vismaz izdomāt. Lūk, kur lai ne tieši ir. Vai kaut kādu jaunu, teiksim, aktivitāti interesanti, lai ir, jā. Citreiz atkal tas, kas jau ir iepaticies, arī jāļauj stundās viņiem to izmantot, jā, kas jau tāds it kā nav nekas jauns, bet ļoti patīk viņiem. Lai ir tas prieks. Dagni, un kā paiet tava nedēļa, vai tieši tikpat dinamiski? Jā, no rīta man ir 3 bērni, no rīta mēs mostamies, dodamies uz skolu, tad uz darbu reizē, tad ir stundas skolēniem, es esmu klases audzinātāja, tad man ir audzināmā arī klase, kur no rītiem bieži vecāki raksta, kad ir saslimis bērns, vai skolēniem ir 10. B klase, un tad skolēniem ir kaut kādas ķibeles, tās jāatrisina ir. Un tad ir pēcpusdiena, 2 reizes nedēļā es vadu volejbola treniņus manā skolā, un tad vakaros atkal pēc 5 pieslēdzos saviem bērniem, kuri iet mūzikas skolās, sporta skolās, un tad viņus izvedāju. Un tad, tā ikdiena paiet ļoti dinamiski, jo ja ir klases audzinātājs, tu ļoti daudzos skolas pasākumos piedalies, un jāspēj vienmēr sabalansēt tas laiks starp darbu un saviem bērniem. Ja jums tās darba dienas tik ļoti saistītas ar sportu, vai arī pašām sanāk kādreiz pasportot tā priekš sevis? Man ikdienā, lai savā ziņā atbrīvotos un kaut kā uzkrāto dienas uztraukumu un stresu un problēmas varētu palaist, un atnākot mājās arī ir 3 bērni, tad man patīk ikdienā iet skriet. Es parasti skrienu 6,5 kilometri, un vasarā noteikti ir 11 kilometri, bet ja ir slikts laiks, tad 6,5. Un tad man liekas, tas ir laiks man, kad es atpūšos no ikdienas skrējiena, un tas ir tāds labs slādiņš nākamajai dienai. Tāņa, vai tev arī izdodas pasportot? Tagad Dagnija stāsta par sportošanu, es jau domāju, tā. Tagad tie apstākļi tādi, kad man ar to laiku diezgan maz brīvā laika paliek, jā, bet tāpat vismaz
sestdien aizbraukt kādā pārgājienā, jā, ar visu ģimeni. Bērni man lieli, man nav vairs par viņiem jārūpējas. Viņiem pašiem savas ģimenes jau, bet tāpat mēs satiekamies. Un kā ar kādiem citiem vajaspriekiem un hobijiem? Es brīvajā laikā vakarā, kad nolieku bērnu skolēt, man patīk palasīt grāmatu. Tas ir brīdis, kad varu palasīt, jo ja es kādreiz to nedaru ļoti vēl vakarā, tad parasti ir bērni, kas mamu un kaut ko jautā, un tad liekas, tas tikko tajā grāmatā iedziļinājies. Tas ir tāds hobijs, ko var darīt un mazliet atslodzi no visu. Tad, kad man vēl bērni bija bērndārzā, es strādāju Citrusā par peldēšanas treneri, un man ļoti patīk tas darbs. Un tiešām tu redzi izaugsmi, to, ko tu iemāci bērniem, un tas ir, man liekas, lielākais gandarījums. Bet vienmēr bija tā, kad vakaros atnāca mājās un bērni jau guļ. Un tad es domāju, kaut kas ir jāmaina. Un tā es no peldēšanas trenera pārgāju uz Jēkabpils valsts ģimnāzijas sporta skolotāju, kas, manuprāt, ir ļoti veiksmīgi apvienojums reizē, ja tu audzini bērnus. Jā, tas gan, kad bērni ir mazi. Tas tiešām prasa ļoti lielu laiku. Un es arī esmu tādas dzirdējusi mazas piezīmītes no saviem bērniem. Ja, kad, tu jau ar saviem bērniem atkal kaut kur brauksi. Tā kā ar treniņu bērniem. Bet tā tas bija, jā. Tā tas ir. Kā jūs vērtējat mūsdienu jaunatnes fizisko sagatavotību? Jo ļoti daudz mūsdienās runā par to, ka bērni nav tik spēcīgi, nav tik stipri, nav tik izturīgi, kā tas bija 10, 20, 30 gadus atpakaļ. Kā jums šķiet? Kādi ir jūsu novērojumi? Es domāju, ka šim viedoklim noteikti es piekristu. Varbūt nepilnībā, bet tāds ir mūsu laikmets. Mums ir ienākušas tehnoloģijas un bērni ļoti daudz laika pavada pie telefoniem, jo jāatzīst, ka tā ir arī vienkāršāk vecākiem, jo, ja tev bērns iet treniņos vai mūzikas skolā, vecākam ir atbildība par to, ka tev viņš ir jāaizet un jāatet atpakaļ. Un kādreiz nebija šo telefonu, arī man kādreiz bērni saka, mamma, bet kāds tev telefons bija 1. klasē? Es saku, man nebija telefona, un tā kā mani bērni nevar iedomāties, un kā tev nebija telefona. Un ja mums nebija to telefonu, tad mēs taču visi gājām un savu brīvo laiku pavadījām ārā, jo mums mājās īsti nebija ko darīt. Mūsdienās telefonos arī man dēlam ir 9 gadi, viņš, protams, iet sporta skolā, bet viņš arī laiku pavada telefonā, un viņš telefonā ar draugiem kopā spēlītas, un viņiem ir tā vide, sociālā vide vairs ne tik daudz kā klātienē. Līdz ar to es domāju, ka mūsu jauniešu kopējā fiziskā sagatavotība, diemžēl, ir palikusi vājāka. Un, tāds ir mūsu laikmets. Tāņa, vai tev arī tā šķiet? Tieši tā, es piekritīšu Dagnijai. Tā tas ir, bet tas ir likumsakarīgi, ja? Jo, diemžēl, tāds tas dzīves ritms ir. Bet tomēr novērojot skolēnus, ir ļoti daudz fiziski spēcīgu bērnu, kuri tiešām, tu viņam vari dot jebko, jā, viņš visu var izdarīt, viņš visu labprāt dara, tā ka viņi ir fiziski aktīvi, spēj tik dot dažādas lietiņas, ko viņi var izdarīt, jā. Gan starpbrīžos viņi ir aktīvi, gan tā, bet šeit atkal noteikti par to fizisko sagatavotību ir tas pat teiciens, kas jebkur dzīvē, kad par to darvas pilienu medus mucā. Ja? Lai cik daudz ir tiešām spēcīgu bērnu un ļoti labi attīstītu, varbūt kaut kur kaut kāds, kaut kādos statistikas ciparos, ja kaut kā parādās tomēr tā. Bet kopumā nē, kopumā tie bērni ir. Kādi jau mēs esam, tādi jau mēs esam, ja? Bet katrs par sevi ņemot, jā, viss ir kārtībā. Kādi jums ir tie lielākie izaicinājumi ikdienā strādājot ar mazākiem, lielākiem bērniem? Es nezinu, vai tādi, izaicinājumi, varētu viņus nosaukt par izaicinājumiem un vēl katru dienu, jā. Vienkārši. Gadās jau visādi, protams, jā, kad mēs neesam viens pret vienu, jā, mēs esam vienmēr
viens pret daudziem, un kādi, nu, kuram tie daudzajiem ir tie garastāvokļi, ja? Nu, tu tāds, teiksim, jā, tu jau negatavojies uz to izaicinājumu, jā, bet, nu, gadās dažādi tur disciplīnas pārkāpumi, bez tā mums neiztikt. Nu, tad, jā, tad uz to brīdi, tad, nu, kā ir, tad jārisina. Man arī liekas, ka nu, tās 40 minūtes, ja 2 stundas kopā, tad 80 izaicinājums ir tas, ka, nu, manuprāt, treniņu grupām varbūt ir vieglāk, jo tur atnāk visi bērni, kas ir nu, vienādi tomēr trenēti. Taču sporta stundā atnāk skolēni ļoti atšķirīgu fizisko sagatavotību, un, manuprāt, mūsu izaicinājums ir katru dienu spēt tiem 30 skolēniem atrast, lai viņi katrs spētu tajā sporta stundā izdarīt atbilstoši savai fiziskajai sagatavotībai. Jūs abas, katrs gan citā laikā, esat saņēmušas arī apbalvojumu kā gada labākās sporta skolotājas. Ko jums nozīmē šāda atzinība un novērtējums? Nu, es domāju, tas ir ļoti patīkami, jo mēs balsojam paši sporta skolotāji par šo nomināciju. Jā, nu, nav tā, kā, teiksim, tur ir vai par sporta veidiem, jā, vai par labāko sportistu, vai par treneri, jā, bet nu, te ir tikai sporta skolotāji. Nu, tātad, ja ir tāds balsojums, nu, tātad kāds tevi novērtē, jā, un tas tāds, nu, tiešām tāds, es domāju, patīkams pagodinājums. Jā, tas ir patīkami, ka tevi novērtē kolēģi. Un ikdienā mēs darām katrs savu darbu, un ir patīkami, kad kāds pasaka paldies, tu savu darbu dari labi. Un es domāju, vienīgi tā, nu, teiksim, tas novērtējums, kad ļoti, ļoti daudz labu skolotāju ir. Jā, ļoti daudz. Vienkārši katru gadu tā balva ir viena. Un nevaram mēs visiem pasniegt, bet gribētos visiem. Jā, jo principā nu, tāpat katrs strādā savā skolā un iegulda to sirdi un dvēseli. Un, jā, tā kā vienkārši būtu, ja būtu iespēja, varētu visiem. Tie ir tādi lielie prieka mirkļi, bet kas ir jūsu tādi ikdienas prieka mirkļi jūsu darbā? Nu, man laikam vislielākais arī strādājot par sporta skolotāju ir prieks, tad, ja bērniem par to ir prieks, un es viņiem vienmēr saku, ka mans lielākais gandarījums būtu tad, ja pēc 12. klases jūs joprojām būtu atraduši to lietu, kas jums patīk visvairāk, jo sporta stundā mēs pieskaramies ļoti daudziem sporta veidiem, un ir patīkami, ja katrs sev to vienu atrod, un arī tad, kad jau viņam ir 30 gadi, viņš pats, ja viņam patīk, viņš brauc ar riteni vai viņš spēlē volejbolu, viņš māca to saviem bērniem. Un vēl arī gandarījums, ja tu iemāci kaut ko bērnam, ko viņš nemāk. Man ir bijušas sportā, mēs braucam ar riteņiem, un ir patīkami, ja tava sporta stunda ir tā, kas bērnam iemāca braukt ar riteni. Viņš ir tādā pieteikamā vecumā, un tas ir patīkami, vai aukliņā lecot, viņš iemācās aukliņu, pieņemsim, lekt krustiņu, kas viņam nav sanācis. Viņš cenšas, viņam nesanāk, un beidzot viņam sanāk, un viņš ir priecīgs. Tas, manuprāt, ir vislielākais prieks. Un vēl ir prieks, ir skolēni, kas nevar visiem sports ļoti patikt, un ir skolēni, kuriem tas sports, diemžēl, ir uz jūs. Un, man liekas, ir patīkami, ja tas skolēns nāk uz stundām, un viņš pēc iespējas mazāk nes vecāku zīmes vai ārstu, un viņš tomēr nāk un piedalās stundā, jo sporta stunda ir visiem bērniem, lai cik mēs būtu fiziski aktīvi. Nu jā, redziet, kā es teicu, kad visiem bērniem patīk sporta stundas, es jau atkal runāju no savas, tā teiksim, mazās skolas pieredzes, jā, un te, kad lielā skola, nu jau parādās savādāk. Nē, bet par tiem gandarījumiem, jā, tieši tā, kā Dagnija teica, kad tiešām ir prieks, tad, kad tam bērnam izdodas, jā, kad viņš pats arī priecājas par to, bet es atkal sevī kā novēroju, ja, kad man ir milzīgs prieks, tad, kad vēl viņi, teiksim, vai bariņā, vai ierindā vienalga, kur viņi stāv, un mēs kaut ko tur runājam, tūlīt būs, mācīsimies, vai kā darīs, bet tu redzi, tieši reāli redzi, kā viņiem mirdz acis. Jā, tas ir tāds tiešām
foršs tāds gandarījums. Mums skolā mēs sporta stundā spēlējam nosu, ko, manuprāt, tas iedot skolēniem iespēju arī daudziem mājās viņu pēc tam spēlēt un patīkami. Un tas gandarījums ir tad, ja ir garais starpbrīdis un mēs ejam un pie novas ļoti daudzi jaunieši ģimnāzijā spēlē novas un nevis sēž telefonos. Vai ir kas tāds, ko jūs gribētu ieviest savās sporta stundās? Kaut ko jaunu, kaut ko interesantu? Mēs tagad saskatāmies, sasmējamies. Mums tagad jau tik daudz jauninājumu visādu, valstiskā līmenī jau. Teiksim, tā jau nekas tur nav. Vienkārši jāstrādā ir ar citu pieeju, mazliet savādāk jāapskatās. Nav jau tā, ka tur kaut kas ļoti mainās. Tas pat jau vien paliek, Bet par jauninājumiem, nezinu, redz, Dagnija arī dažādus jauninājumus jau ievieš, Viņa ar riteņiem brauc. Mēs, piemēram, arī braucam uz meža parku, orientējamies. Nav visa skola, jo tas nav iespējams, jo mums transports vajadzīgs, lai aizbrauktu un tā, bet, teiksim, pa klasēm. Pagājuši gadu ļoti jauki, visa klase aizbrauc, mums bija orientēšanās stundas. Un tad mēs arī piedalījāmies sacensībās visa klase, neatkarīgi no tā, kā mums tur bija gājis. Bet, ko es pateikšu, ļoti labi gāja. Tiešām labi. Viņa galvenais, kad bija tā drosme piedalīties un iziet distanci līdz galam. Man noteikti es gribētu, lai būtu lielāks finansējums, lai tie resursi mums būtu vairāk iespējami, jo arī es tiešām ne ar visām klasēm, bet ar dažām ģimnāzijām mēs braucam ar riteņiem, un bērni ir ļoti priecīgi, bet ir nosacījums, ka katram bērnam pašam ir ritenis. Un, ja tādas iespējas nav, tad kaut vienam bērnam, ja nav ritenis, mēs nebraucam, jo skola nodrošināt riteņus diemžēl nevar. Par cik pat esmu bijusi peldēšanas trenere, es noteikti būtu par, ja man ļautu sapņu pilis būvēt, tad es noteikti gribētu pie katras skolas baseinu. Un sporta stundās noteikti iet uz baseinu. Arī ziemā, bet mums ziemas paliek arvien sliktākas, gribētu iet slēpot, jo man liekas, tā kā peldēšana un baseins un būt ārā ir ļoti labi. Ziemā varētu slēpot, slidot, un tad var iet baseinā atkal, kad ir tas sliktais lietus pavasarī vai rudenī. Tas būtu forši. Un tad, kad mēs ģimnāzija bijām hallē kādu brīdi, kamēr skola renovēja, tad mums bija iespēja, mēs varējām dažās sporta stundās iet slidot, un bērniem patīk, un kāds arī, man liekas, tad ir tas lielais gandarījums arī bērnam prieks, nevis tam, kurš jau ļoti labi slido un dienā, bet tas, kurš nesanāk viņam un viņš beidzot tiešām iet un slidot, vai bērns, kurš ir iemācījies kopā ar vecākiem slidot uz priekšu, bet sporta stundā viņš ir iemācījies slidot atpakaļ, viņš ir kaut ko jaunu iemācījies un pats par sevi līdz ar to jūtās drošāk un pārliecinātāks. Un es domāju, lai tos jauninājumus ieviestu, diemžēl tas atdurās pret finansējumu, jo, kā Taņa teica, mēs varam izdarīt sporta stundās to, kāds mums ir inventārs. Mēs, protams, varam pedagogi izdomāt interesants un aizraujošs stundas arī bez inventāra, bet ne jau 9 mēnešus. Un arī bērniem ir interesanti, ja tā ir bumba vai tā ir badmintona rakete vai tie paši paklājiņi. Diemžēl tas inventārs ir vajadzīgs, un mūsdienās inventārs un dažādas sporta veidi ir iespējami jauni ļoti, bet skolās mēs to ieviest nevaram, jo nav mums tādu līdzekļu. Kā jūs domājat, kā bērni jūs raksturotu kā skolotājs? Ko viņi teiktu? Noteikti teiktu stingra. Un ar mani jau mūsu 5-gadniekus, 6-gadniekus skolotājas ir iebaidījušas. Es viņus nemācu, man nav vispār nekāda sakara. Bet sporta skolotāja tūlīt nāks. Nezinu, kāpēc. Es jau saku, lūk tā. Nē, kā mums jau tomēr, ja mēs runājam, tad mums ir jāpierunā liela telpa vai liels stadions.
tā balss jau ir tāda skaļāka, jā, un tāpēc citreiz liekas, mazi bērni atnāk, un viņam liekas, sporta skolotāja ļoti kliets. Dagnī, tevi arī sauc par stingro skolotāju, vai nē? Es domāju, ka jā, mani sauc par stingro skolotāju, bet noteikti es esmu arī skolotāja, ar kuru var sarunāt, un ir jānāk un jārunā, es vienmēr saku, un par cik mums ir no 7. līdz 12. klasē, tad tie ir pusauģi vai jaunieši, tad vidusskolas un arī pamatskolas klasēs es kopā ar bērniem, ja ir nepieciešams, arī piedalos, vai ja nav viena pāra, tad es eju kopā pārī, ja kādā spēlē pietrūks spēlētājs, es eju kopā spēlēt, bet viņi zina noteikumus, un jebkurš skolēns zina, kādi ir noteikumi, un viņi arī zina, ka tie vienmēr tiek prasīti. Man vēl ir palicis viens jautājums, ko es uzdodu pilnīgi visiem šī raidījuma viesiem. Un tas ir, kādās situācijās jums dzīvē paaugstinās pulss? Droši vien kaut kādās bailēs par saviem tuvajiem. Jā, kādā stresa situācijā. Piemēram, kas tev izraisa stresu? Man, piemēram, ikdienā tā kā ir 3 bērni. Viņi zina, kad zvana viņi man tikai tad, ja ir kaut kas akūts, noticis. Un tad, ja viņi man zvana, man vēl ir darba laiks, tad man pirmā doma ir tāda, kad ir kaut kas slikts noticis. Un tad liekas tā, ir tāds satraukums. Skaidrs. Dāmas, paldies, ka paviesojāties šodien pie mums. Paldies. Paldies. Novēl jums paklausīgus bērnus, aktīvus bērnus, saprotošus vecākus. Un lai viss izdodas, lai mums aug sportiska jaunā paudze. Paldies, ka skatījāties. Uz tikšanos jau atkal nākamā ceturtdien. Visu labu!